Teslas akcija ir nesen piedzīvojusi pamatīgu mīlestības un naida sāgu starp Trumpu un Ilonu, bet tas tā kā ir beidzies. Bet nesen vakar tika testēts tas robotaksija Teslas Austinā, Amerikā. Tur gan aizmugurē brauca cita Teslas mašīna, droši vien monitorēt, un it kā pasažieru krēslā arī sēdējis cilvēks. Bet šis ir mēģinājums, kad strādās tie takši, jeb Tesla mašīnas bez šofera, uz ko ļoti daudz investoru cer, un tāpēc tagad tā akcija tā kā atgūstās no tā lielās sāgas ar Trumpu. Un ja izdosies šis tests un Tesla varēs masveidā tos robotaksiju darbināt, tad tam varētu būt liels plus Tesla akcijai, jo šis Ilona risinājums ir daudz lētāks nekā tie Google Waymo takši, kur tie laidā ar tās tehnoloģijas, tās kameras, ko viņi saliek uz mašīnām. Tās ir kā maksājot ļoti, ļoti dārgi, cik virs 100 000. Un, nezinu, tādam Uberam būtu daudz lētāk tad ņemt šīs Teslas mašīnas, kas tad varētu radīt ļoti lielu. Par Nvidia akcijām agrāk minēja, ka kāds visu laiku masveidā gribēja pārdot tās akcijas, kas dzina to cenu lejā. Un tur arī bija tā neskaidrība par Trumpa politiku un Ķīnu, ka tur Nvidia nedrīkst pārdot Ķīnā un tā tālāk. Bet izskatās pēc akcijas cenas, ka tā akcija atgūstās, aug tur virs 140 pakāpeniski pēdējā laikā. Tas varbūt nozīmē, ka pārdevēji tā kā bišķiņ pazuduši, bet varbūt viņi var atgriezties, un daudzi cer uz tagad notiekošajām ASV un Ķīnas sarunām, ka tur būs kaut kāda tur risinājumi, kas Nvidia varētu palīdzēt. Bet, redzēs, kā iet ar tām sarunām. Bet kopumā Nvidia, protams, ir ļoti labs, vērtīgs uzņēmums, un viņi uzskata, un es piekrītu, ka artificial intelligence ir ļoti liela nākotne, un Nvidia ir labākie šajā jomā. Tā kā tā Nvidia akcija ir tāda interesanta šobrīd. Te vienkārši gribēju parādīt tāda Hongkongā kotējošās akciju Popmart, kas ir pamatīgi izaugusi un turpina augt. Par Trumpa tēmu runājot, laba lieta, ko Trumps ir izdarījis nesen, kad bērniem, kas dzimuši sākot ar šī gada sākumu un līdz 29. gadam, tā kā dāvina $1000, kuri tad ir piesieti pie akciju tirgus pieauguma. Nauda nav liela, protams, diezgan maza, bet tas labs žests. Cerams, ka viņi tur kaut kā palielinās tās summas. Un otrā lieta, par ko droši vien Trumpa balsotāji fano, kad tur Kalifornijā ir tas bardaks, kad vietēji cīnās pret tiem ICE agents, kas tos imigrantus tur grib deportēt. Bet tie vietējie aizstāvi ir bišķiņi pat traku aizgājuši, pat ne bišķiņi daudz. Apzog veikalus, dedzina tās Google Waymo mašīnas, vandālisms. Tas gan nav paciešams, un tādā ziņā Trumps tur iesūtīja 2000 laikam karavīru. Un, tas tā atbalstāma lieta, ka tur jāievet valstī kārtībā seņo vajadzēja. Šodien iznāca ārā māja inflācijas data Amerikā, core CPI neaug, bet kopējā lielā inflācija tur bišķiņ pa 0,1% gada griezumā pieaugusi, bet tā kā mazāk nekā plānots, tā kā, tas tā kā pozitīvi. Ja tev ir interesi uzzināt kaut ko vairāk vai uzdot man kaut kādus jautājumus, man palīdzēt tev iepazīt finanšu tirgus, droši rakstīja komentārā vai man patiešo šeit.